Izmeklētājiem ir saraksts ar 10 vārdu, jo pastiprinās meklēšana pēc Nancijas Guthrie un maskētās personas, kas tika noķerta kamerā pie viņas durvīm. Ko tas nozīmē 84 gadus vecās raidījuma vadītājas Savannas Guthrie izmisīgajai mātes meklēšanai? Pimas apgabala šerifa departaments attaisno ģimeni un norāda uz jaunām aizkulišu norisēm. Seko lietai likums un noziegums. Esmu Kris Stjuarts. Labi, ķersimies pie lietas. Uzzinām jaunu informāciju, kur un uz ko izmeklētāji varētu vērst uzmanību, meklējot Nanciju Guthrie. Tātad iedziļināsimies šajos jaunajos ziņojumos, kā arī atjauninājumā, ko tikko saņēmām no likumsargiem. Cimda atrašana deva cerību, ka tas saistīts ar Nancijas Guthrie lietu. Tas neatbilda FIB kodis. Nav domēna vārdu sistēma profiliem. Cimdi atrasti laukā apmēram 2 jūdzes no Nancijas Guthrie mājas. FIB iepriekš norādīja, ka cimdi atbilst tiem, ko redzams aizdomās turamajam novērošanas video pie Nancijas Guthrie mājas ieejas. Svarīgākais šodienas Pimas apgabala šerifa paziņojumā. Dzīvesvietā atrasti papildus domēna vārdu sistēma pierādījumi, kas tiek pārbaudīti. Nav zināms, kādi ir pierādījumi un cik ilgi prasīs to pārbaude. Jāatzīmē, ka kodis FIB datubāzē ir personas, kas sodītas, arestētas vai ar likuma pārkāpumiem. Nav sakritības kodis datubāzē, tādēļ tas attiecas tikai uz nelielu iedzīvotāju daļu. FIB šķiet meklē pavadienus ieroču veikalos. Ziņotājs Brians Antons no News Nation jau no sākuma ir sekojis šim stāstam Tuksonā. Viņš ziņo, ka aģenti apmeklējuši vairākus Tuksonas ieroču veikalus ar 40 cilvēku sarakstu un, iespējams, fotogrāfijā. Aģenti jautā, vai kāds no viņu sarakstā ir apmeklējis šos veikalus. Pimas apgabala šerifs stāsta, ka viņa apstaigā uzņēmumus un rāda durvju zvana video, lai pārbaudītu, lai kāds veikalos ienākušais izskatās pazīstams. Maskētā persona, kas redzama Nancijas Guthrie priekšā durvju zvana video, šķiet pie jostas nes ieroci. Tagad mums saka, ka ieroča tips neatbilst makstī. Tā šķiet lēta iespēja makstī. Dažos Walmart veikalos tā maksā $1, un Tucsonas apkārtnē vairāki Walmart tirgo tieši šādas makstas. Tagad par Walmart. Šis veikals var būt ļoti svarīgs izmeklēšanā. Tiesības sargājošās iestādes norāda, ka vīrieša apģērbs varētu būt no Walmart, taču šie priekšmeti nav pieejami tikai tur. Tomēr mugursoma, ko aizdomās turamais nesā, ir priekšmets, ko var iegādāties tikai Walmart, un tas varētu būt ļoti nozīmīgi. Es sazinājos ar Walmart pēc komentāra un informācijas, ko viņi sniedz tiesību sargājošajām iestādēm. Atbildi vēl neesam saņēmuši. Tiesības sargājošās iestādes sadarbojas ar Walmart vadību, lai identificētu mugursomas pircēju. Nav zināms, kas ir sarakstā, ko aģenti sagatavojuši ar vārdiem un fotogrāfijām, kuras, kā ziņots, rāda ieroču veikaliem. Izmeklēšanā aizturēti vismaz 2 cilvēki, taču aresti vēl nav notikuši. Ziņots, ka pierādījumi vēl tiek apstrādāti pēc piektdienas vakara reida mājā 2 jūdžu attālumā no Nancijas Guthrie's mājas. Notika dramatiskā automašīnas apturēšana pie Kalvera restorāna. NBC ziņas ziņo, ka tiesības sargājošās iestādes šobrīd attālinās no personām, kuras līdz šim ir aizturētas šajā lietā. Sveiki, draugi! Īsi, es vēlos pastāstīt par mūsu lielo partneri Law and Crime šajā lietā. Tas ir nozīmīgs rīks, tas man ietaupa ļoti daudz laika. Tas ir Truthfinder. Tas ļauj man koncentrēties uz ziņošanu un informācijas vākšanu, nevis papīriem. Arī jūs varat izmantot Truthfinder, lielu meklēšanas pakalpojumu. Ievediet vārdu un uzziniet adreses, kriminālo vēsturi un vairāk. Tas ir mūsu galvenais rīks un viens no lielākajiem Amerikas Savienotās Valstis meklēšanas pakalpojumiem. Ar abonementu iegūstat neierobežotu un konfidenciālu meklēšanu. Tātad jūs varat pārbaudīt jaunus kaimiņus, varat pārbaudīt cilvēkus, ar kuriem iepazīstaties tiešsaistē, vai arī vienkārši atrast kādu, ar kuru vēlaties atjaunot kontaktu. Varat pārbaudīt reģistrētos seksuālos noziedzniekus un arī veikt pārbaudi par sevi.
Esi informēts, esi drošībā. Pārbaudi publiskos ierakstus ar Truthfinder Now. Vietnē truthfinder.com/otc jau šodien. Šerifa departaments paziņoja, ka joprojām analizē pierādījumus no 2 kratīšanām pagājušajā nedēļā. Nopratinātās personas atbrīvotas, neviens nav arestēts. Šerifs norāda, ka līdzīgas aktivitātes gaidāmas arī turpmāk. Tas varētu ietvert vēl vairāk reidu, kādus redzējām pagājušās nedēļas piektdienas vakarā, un arī to satiksmes apturēšanu pie Culvers ātrās ēdināšanas restorāna. Nedēļas sākumā News Nation ziņoja, ka tiesības sargi helikopterā izmantoja signāla uztvērēju, lai atrastu Nensijas Gatrī sirdsdzinēju. Atceries, viņas sirdsdzinējs viens februāra agrā rītā atvienojās no iPhone, un ņemot vērā laika grafiku, ko mums sniedza tiesību sargājošās iestādes, tas bija pēdējais brīdis, kad viņiem bija kontakts ar viņu. Kad tas sirdsdzinējs atvienojas apmēram 2:30 no rīta, helikopters lidoja zemu un ļoti lēni pāri Nensijas Gatrī rajonam, ziņo reportieri. Tas notiek, jo šī tehnoloģija mēģina uztvert frekvences, piemēram, mobilo telefonu vai sirdsdzinēju. Likumsargi paziņoja, ka meklē Nensijas Gatrī sirdsdzinēju un sadarbojas ar tā ražotāju. Šerifs skaidro, kāpēc publiski paziņoja, ka Gatrī ģimene un viņu laulātie ir attaisnoti un nav aizdomās turamie. Un viņš arī oficiāli paziņo, ka viņai tagad jāuzskata par šī nozieguma upuriem. Šerifs pirmdien izplatīja šo paziņojumu, kurā viņš skaidri norādīja, ka Gatrī ģimenei nav nekāda sakara ar to, kas notika ar Nensiju. Šerifs, atsaucoties uz izmeklēšanu, norādīja, Gatrī ģimene, visi brāļi, māsas un laulātie nav aizdomās turamo vidū. Šajā gadījumā ģimene bijusi atsaucīga, laipna un ir upuri. Šerifs kritizēja cilvēkus un profesionāļus, kuri minējuši vai ziņojuši, ka Gatrī ģimene varētu būt iesaistīta lietā. Ieteikt pretējo ir nepareizi un nežēlīgi. Gatrī ģimene ir upuri. Lūdzu, mēdī, cieniet profesiju un ziņojiet ar līdzjūtību un profesionalitāti. Tagad šerifs paplašina šo paziņojumu. Otrdien viņš Cold Tucsonas televīzijai norādīja, ka Gatriju ģimene tika attaisnota jau izmeklēšanas sākumā. Viņš teica, ka viņi bija ļoti rūpīgi par Gatriju ģimeni. Jebkurš tiesību sargājošais eksperts to apstiprinātu, ja sekotu īstiem noziegumiem. Bieži vien jūs redzat gadījumus, kad izmeklēšana sākas pārbaudot cilvēkus, kas ir vistuvāk personai, kuru uzskata par upuri, vai šajā gadījumā pazudušo personu. Un šajā situācijā, kā mēs esam runājuši daudzas reizes, Nensija Gatrija paņem Uberi uz Enijas Gatrijas mājām, viņas meitas, viņas vecākās meitas, Savannas vecākās māsas. Viņa paēda, spēlēja spēles. Pēc tam Gatriju ģimenes loceklis aizveda Nensiju mājās. Un tad tiek uzskatīts pāris stundas vēlāk, balstoties uz laika grafiku, ko mums sniedza tiesību sargājošās iestādes. Tieši tad kāds iegāja mājā un aizveda Nensiju Gatriju. Un izmeklēšana turpinās kopš tā laika. Tagad mēs esam redzējuši, ka tiesību sargājošās iestādes daudzkārt devušās uz Enijas Gatrijas māju un tur veikušas izmeklēšanas darbības. Viņas transporta līdzeklis tika pārbaudīts. Šerifs norādīja, ka tas ir standarta pierādījumu vākšana. Un tad mēs arī esam redzējuši, ka tiesību sargājošās iestādes vairāk kārt atgriežas pie Nensijas Gatrijas mājas. Šerifs par izmeklēšanu attiecībā uz ģimeni sacīja sekojošo, uzsverot, ka cilvēkiem jāzina, viņi ģimeni vienkārši neattaisno. Tika veikta izmeklēšana, lai pierādītu, ka viņiem ar to nav sakara, viņš sacīja Coldam. Mēs ar viņiem runājām, paņēmām telefons un dators, pārbaudījām transporta līdzekļus un mājas. Tagad viņi tiešām ir upuri. Nav skaidrs, vai šajā lietā kaut kas ir mainījies, kas lika šerifam publiski paziņot par Gatriju ģimenes attaisnošanu. Vai arī tas bija vienkārši atbilde uz sabiedrības spekulācijām. Tas patiešām ir bijis kā ēna pār šo lietu jau no paša sākuma. Un es gribēju pateikt tam, kurš viņu tur, vai zina, kur viņi atrodas. Tā nekad nav par vēlu. Un tu neesi pazudis vai vien. Nekad nav par vēlu rīkoties pareizi. Vēlos apspriest Savannas Gatrijas svētdienas vakarā sociālajos tīklos publicēto ziņu.
Šeit jūs redzat, cik emocionāla un stipra Savanna ir šajā situācijā. Tas ir murgs, ko neviens nevēlētos piedzīvot, bet viņa to jau piedzīvo 16 dienas. Šajā video viņa šķiet uzrunā to, kurš paņēma viņas mammu, neatkarīgi vai tas ir viens vai vairāk cilvēki. Vēstījums šķiet patiess, emocionāls un nesagatavots. Daži domā, vai Gatri ģimenes sociālo tīklu ziņojumos, kur Savanna ir vairāk nekā 1 miljonu sekotāju, nav slepenu vārdu. Kāda veida padomus viņi iespējams saņem no FIB pirms publicē šos ziņojumus? Par to runāsim ar Lisu Milleri, bijušo detektīvi, kas mums drīz pievienosies. Tagad izmeklētāji ne tikai pārmeklē apkārtni, viņi pārmeklē arī mājas. Ir pārbaudījuši transporta līdzekļus, cenšoties atrast Nensiju Gatri. Taču viņi arī pārskata desmitiem tūkstošu pavadienu, ko ir iesnieguši sabiedrības pārstāvji. NBC ziņas ziņo, ka izmeklētāji pašlaik strādā ar 40 līdz 50 tūkstošu pavadienu padomiem, kas ir iesniegti šajā lietā. Tas ir liels pieaugums salīdzinot ar 18 tūkstoši, kas tika saņemti, kad FIB direktors Kash Patels publicēja bruņotā indivīda video platformā X. FIB paziņo, ka video ieguva neilgi pirms tā publiskošanas. Izmantojot metodes, lai atrastu šķietami neeksistējošus failus, viņi tos atrada serveros. Durvju zvana kameru uzņēmumam Nest. Es runāju ar bijušo FIB aģentu Danu Brūneru. Viņam bija interesants viedoklis. Daudzi no mums ir skatījušies šo video un mēģinājuši to analizēt. Un bieži mēs redzam, ka tiesību sargājošās iestādes paļaujas uz sabiedrību šādos gadījumos, publiskojot šādus attēlus tieši tāpat, kā mēs redzam šajā gadījumā. Viņš teica, ka uzskata par kļūdu šo video padarīt publisku tā publicēšanas brīdī. Un tieši tāpēc šī video publiskošana deva priekšrocības. Kash Patels nolēma publicēt šo video, lai kāds arī būtu bijis iemesls. Sabiedrisko attiecību dēļ nav vajadzīga šāda uzvara, lai teiktu, ka FIB dara lielisku darbu. Taču Kash Patels nolēma to darīt. Viņš atdeva priekšrocību noziedzniekam. Kāpēc? Jo, kad noziedznieks to uzzina, ko viņš darīs? Atbrīvosies no mugursomas, atbrīvosies no sejas maskas, atbrīvosies no jakas, atbrīvosies no pistoles. Visi skaidri pierādījumi, ko Amerikas Savienotās valstis prokurors vēlētos redzēt tiesā, vai štata prokurors vai apgabala prokurors vēlētos tiesā, lai pierādītu vainu. Tas tika atrasts viņa mājās. Te ir video, kur viņš, kā redzams, atslēdz ringu durvju zvana kameru. Šī persona tagad arī var aizbēgt. Šobrīd varētu atrasties otrā pasaules malā. Viņš saka, ak, nē, mani nofilmēja, jūs dodat viņiem priekšrocības. Tas izmeklētājiem sagādāja milzīgas galvas sāpes. Tas viņiem nedeva iespēju. Papildus iepriekš minētajam, viņi varēja izpētīt un analizēt mugursomu, lai noskaidrotu, kāda tā ir. Tie ir veikali. Tas prasītu laiku. Toreiz tas prasītu vismaz 4 līdz 6 dienas. Pirmajās 3 dienās tika sniegti 14,000 padomu. 14,000 padomu tika iesniegti pārpludinot FIB ar informāciju. Un tas nozīmē, ka katrs no šiem padomiem bija jāpārbauda, bija jāizvērtē, ja izmeklētājiem būtu laiks to izdarīt. Meklējam 5 pēdas, 10 solis garu personu ar šādu mugursomu, kuru pārdod šajā veikalā. Tad tie būtu bijuši 14,000. Tas būtu daudz mazāks padomu skaits, un tas nebūtu pārpludinājis sistēmu. FIB aģenti, analītiķi un atbalsta darbinieki Arizonā strādā ar visu sirdi. Un publicējot šo video pārāk ātri, Kash Patels radīja nesamērīgi daudz papildu darba šai lietas komandai. Viņiem tagad tas nebūtu jādara. Mēs arī redzam, ka nauda tiek vākta no ārpuses un ir pieejama arī iekšpusē. FIB sola $100,000 par informāciju, kas palīdzēs atrast Nensiju vai viņas nolaupītājus. FIB šodien atkārtoti publicēja viņas pazušanas plakātu ar $100,000 atlīdzību. FIB oficiālais apraksts par personu, kuru viņi uzskata par aizdomās turamo. Uz Nensijas Gatri kāpnēm stāv vidējas miesas būves vīrietis, ap 5,9, 5,10. Šis GoFundMe izveidots, lai savāktu naudu 1 bitkoina atmaksai. Persona, kas sūtījusi TMZ 4 e-pastus, apgalvo zināt, kur ir Nensija. Pēdējais e-pasts saņemts vakar, pirmdien.
Tagad FIB nav komentējis, vai šī informācija ir ticama, vai tie ēpasti, ko TMZ ir saņēmis, ir ticami. Tas atšķiras no sākotnēji TMZ un citiem mēdījiem saņemtajām izpirkuma piezīmēm. Kāds apgalvo, ka zina, kur ir Nensija Gatrija, sakot, ka viņa atrodas Meksikā. Viņi tagad prasa vairāk nekā 1 bitkoinu, lai nodotu informāciju. Tālāk pastāstīšu par GoFundMe. No $65,000 mērķa savākti tikai daži dolāri, lai iegādātos bitkoinu. Tomēr e-pasta sūtītājs, kurš nosūtīja šos e-pastus TMZ, tagad prasa vairāk nekā 1 bitkoinu. Pēc tam, kad FIB palielināja atlīdzības summu līdz $100,000, e-pasta sūtītājs TMZ atbildēja, ka vēlas $100,000 avansu par informāciju. Bitcoina cena pārsniedz $10,000. Šeit iesaistās arī Milwaukee personīgo traumu advokāts ar savu vārdu un naudu. Maikls Hupijs paziņoja, ka caur Crime Stoppers piedāvās $10,000 atlīdzību. Tagad arī prezidents Trumps izsaka viedokli par šo lietu. Viņš pazīst Savannu Gatriju, jo viņa viņu intervēja Baltajā namā. Viņš sazinājās ar viņu dažas dienas pēc Nensijas aizvešanas, piedāvājot federālo atbalstu, ko arī esam redzējuši. 6. februārī, 5 dienas pēc Nensijas Gatrijas aizvešanas, viņš Air Force One sacīja medijiem, ka lietā ir spēcīgas norādes. Bet atkal, šobrīd neviens nav ticis arestēts. Un tagad prezidents Trumps izsaka stingru brīdinājumu tam, kurš ir nolaupījis Nensiju Gatriju, ka viņš saskarsies ar visnopietnākajām sekām, tostarp nāves sodu. Ja jums ir informācija par Nensiju Gatriju, sazinieties ar Pīmas apgabala šerifu pa tālruni 520 351 4900. Sazinieties ar FIB pa tālruni 1-800 CALL FBI vai vietnē tips.fbi.gov. Pievienojieties mums, lai uzzinātu jaunāko informāciju. Atvajinātā detektīve un bijusī galvenā izmeklētāja Līza Millere. Paldies, ka esat ar mums, Law and Crime. Kāds ir jūsu viedoklis par šo paziņojumu? Nav sakritības kodas datubāzē. Jūs zinat, vienmēr pastāvēja iespēja, ka šī cimda nozīme šajā izmeklēšanā varētu nebūt būtiska. Kas jums šķiet ievērības cienīgs Pīmas apgabala šerifa formulējumā par šī cimda rezultātiem vai to trūkumu? No pirmā acu uzmetiena es saprotu, kāpēc tas varētu būt nomācoši cilvēkiem, kuri seko šai patiešām interesantajai sarežģītajai lietai. Tomēr tas, ko es no tā saprotu, ir FIB Combined DNA Index sistēma. Ir ļoti stingri standarti attiecībā uz profilu augšupielādi kodas sistēmām. Tiesu ekspertīzē šis ir nezināms vīriešu paraugs. Combined DNA Index sistēmā ir ļoti stingri noteikumi par tiesu ekspertīzes profilu augšupielādi. Tas man liecina, ka šis tiesu ekspertīzes vīriešu nezināmais paraugs nesakrita ne ar vienu no mājā esošajiem. Bet mēs no ziņojuma zinām, ka to varēja augšupielādēt Combined DNA Index sistēmā. Uz šī cimda ir kas to saista ar nozieguma vietu un dīvaino priekšmetu, kas atrasts 2 jūdžu attālumā. Tas vienkārši izskatās pēc cimda no video. Viņi nevar to augšupielādēt Combined DNA Index sistēmu kā tiesu ekspertīzes nezināmo tikai vizuālu līdzību dēļ un tāpēc, ka tas atrasts 2 jūdžu attālumā. Tagad ir jābūt kādai saiknei. Vai tā ir šī saikne? Nensijas Gatri domēnu vārdu sistēma nezinām. Vai šī ir saikne? Augu materiāls uz cimda? Mēs nezinām, un mums arī nevajadzētu zināt, bet varam secināt, ka tas saistīts ar kolpa noziegumu vietu, jo tas tika ievietots kodas datubāzē. Jā, jo, zini, tajā paziņojumā, ko saņēmām no FIB, un kad viņi izteica šo frāzi, tur teikts, ka tas šķiet sakrīt. Jo tur tika atrastas šīs 1600 pāri, un viņi teica, ka lielākā daļa no tiem vienkārši bija tādi, kurus izmeta un gandrīz vai atstāja kā atkritums cilvēki, kas veica meklēšanu. Un es zinu, ka šī daļa piesaistīja lielu uzmanību. FIB mūsu aplūkotajos stāstos vienmēr rūpīgi izvēlas vārdus. Arī viņu preses relīzes šķiet pārdomātas. Un iekļaut rindā, ka šķiet, ka tas atbilst cimdam, kaut kas līdzīgs tam, ka šķiet, ka tas atbilst cimdam, ko valkāja persona, kas redzama novērošanas video. Tas izcēlās, jo šķita, vai tas ir tāpēc, ka tas ir šāda veida lateksa cimds, kāds ir daudziem cilvēkiem. Šķiet, ka tas atbilst, vai arī tomēr nē? Vai tas atšķirās no tiem 15 citiem, kurus atradāt un kas bija saistīti ar cilvēkiem,
kuri meklēja Nensiju Gatriju. Vārdi ir svarīgi FIB, kad tiek izdos publisks paziņojums. Ir ievērības cienīgi, ka viņi paziņoja par domēnu vārdu sistēmu pēdām uz cimda un atrastu cimdu, kas viņuprāt saistīts ar lietu. Tas jau ir ievērības vērts, bet formulējums rāda, ka viņiem nav praktikanta konta pārvaldīšanai. Izplatītāji rūpīgi izvēlas vārdus. Bet tikai šī vizuālā sakritība noteikti neļāva šo cimdu, šo domēnu vārdu sistēmu uz šī cimda ievietot kodis sistēmā. Un, ziniet, mēs arī to pamanījām. Es zinu, ka cilvēki ir runājuši par to, ka kodis, ziniet, tajā ir tikai neliela daļa iedzīvotāju. Cilvēki, kas notiesāti vai arestēti par noziegumiem, vai bijušas problēmas ar likumu. Tas neizslēdz iespēju, ka nākotnē tam varētu būt ietekme. Redzēsim. Viņi arī šajā paziņojumā runā, sakot citātu, mājā atrasti papildu domēna vārdu sistēma pierādījumi, kas tiek analizēti. Un es atceros, ka pašā sākumā, pirmajās pāris šīs izmeklēšanas dienās, šerifs runāja par to, ka dažus domēna vārdu sistēmu paraugus ātri nosūtīs analīzēm uz Phoenixu, bet šķita, ka no tā nekas neiznāca. Redzot, ka viņiem ir vairāki pierādījumu un māju vairāk kārt pārmeklējuši, kā tev šķiet, cik pārliecināts tu būtu, vai cerības dzirksts kaut ko mainītu? Zinot to, līdz šim brīdim vienkārši neizskatās, ka būtu kādi rezultāti. Un es zinu, ka ir daudz lietu, kas varbūt netiek teiktas publiski, bet vismaz no sabiedrības skatu punkta šķiet, ka ir daudz. Vienkārši nav bijuši rezultāti no šiem domēna vārdu sistēmu pierādījumiem, kurus viņi analizē. Vai ne? Tāpēc es nelieku lielas cerības uz to, ko viņi ieguvuši no šīs nozieguma vietas. Redziet, kā ir ar domēnu vārdu sistēmu. Un es domāju, tas ir pārsteidzoši. Zvērinātie vēlas redzēt zinātni, kad šādi gadījumi nonāk tiesā, vai ne? Zinātne ir svarīga šādos gadījumos. Jāsaprot, ka dzīvojam netīrā pasaulē, un ar to domāju ne tikai fizisko netīrību, bet arī ko citu. Domāju par cilvēkiem, kas strādā jūsu mājā. Elektriķi, santehniķi, apkopēji vai citi. Viņi katru dienu nobērš tūkstošiem ādas šūnu. Cilvēki ienāk un iziet, un domēnu vārdu sistēma nav tik trausla, kā daudz domā. Domēnu vārdu sistēma kontrolētā vidē, piemēram, mājās, var saglabāties ilgi. Tāpēc es negribu likt pārāk lielas cerības uz to. Jā, tas ir jāpārbauda. Jā, ziniet, šis ir gadījums, kad katrs akmens ir jāapbriež. Strādnieki to dara. Viņi sāk iet dažādos virzienos, skatoties uz to. Es nelieku uz to lielas cerības, bet varam pie tā pieturēties. Dažreiz labāk būt veiksmīgam nekā labam. Runājot par dažiem video, ko Savannah Guthrie ir ievietojusi savā Instagram, un mēs visi tos esam redzējuši, arī to jaunāko, es domāju, viņa ir vienkārši neticami emocionāla, un tu to saproti, un tu vari redzēt, ka tas ir īsts, tā nav izlikšanās vai noguruma tēlošana sejā, saproti? Ir jautājumi par to, un FIB sola sniegt padomus. Tomēr rodas arī jautājumi par slepenajiem vārdiem. Bija gadījums ar atsauci uz jēru klusēšanu. Cilvēki saka, ka vienā no pirmajiem video dzirdama viņas frāze, un tad šajā gadījumā cilvēki mēģina salikt visu kopā. Parasti šādos gadījumos, un šis ir viens no retākajiem gadījumiem, kā mēs esam redzējuši. Cik ticams ir, ka tas nav tik autentisks kā emocijas, vārdu izvēle un noformējums, un konkrēti vārdi var būt kā kodi, kas sūta ziņu. Šajos pēdējos divos ziņojumos Savannah Guthrie izskatās tāda pati, kāda mēs viņu pazīstam no televīzijas, vai ne? Tas nav kā tie agrīnie ziņojumi, ko viņa un ģimene izplatīja. Par to, ko mēs varam runāt šajos jaunākajos ziņojumos, un īpaši šajā pēdējā, es neteikšu, ka tur ir kādi slepeni vārdi, bet es nemirkli nešaubos, balstoties uz to, ko dzirdēju, ka baukāts profils speciālists viņai dod padomus. Hei, lūk, kas mums jādara. Lūk, mūsu ziņojuma nolūks, bet šoreiz mēs gribam, lai tu izskanētu pati. Mēs gribam tevi, Savannah. To, ko visi skatās televīzijā, lai sasniegtu šo konkrēto cilvēku. Šī ir ziņa, ko vēlamies nodot. Varbūt nekodēts vārds, bet rūpīgi izstrādīts vēstījums. Klausoties viņā, šķiet viņa runāja ar kādu.
Vai viņai aizkulisēs tika sniegta informācija, par kuru mums nav jāzina un nevajadzētu zināt, ko domā profileri? Varbūt par šo cilvēku personības tipu, kas viņu paņēma. Vai viņi mēģina atrast konkrētu cilvēku vai grupu, ja domā, ka to ir vairāki? Zinām, ka FIB direktors izdeva paziņojumu ar uzskaitījumu. Viņš savā paziņojumā uzskaitīja personas, viņš neteica vienu cilvēku. Tāpēc ir iespējams, ka šī ziņošana ir domāta vājākajai saitei. Persona, kas izveda Nensiju Gatriju no mājas, uzņēmusies lielu slogu. Mēs visi tam piekrītam. Persona, kas viņu izved no mājas, viņā radīja bailes. Šim cilvēkam nav īpaši laba sirds. Bet varbūt FIB ir iemesls uzskatīt, ka kāds ir iesaistīts. Ka varbūt ir kāda cilvēcība, ko cilvēks un tāds vēstījums kā Savannas pēdējais var aizsniegt un aizkustināt. Jo es domāju arī pat vissliktākajā mēnesī. Un ir daži briesmoņi, kuriem nekad nebūs ne kripatiņas cilvēcības, tas ir skaidrs. Esmu pārliecināts, ka to savā karjerā esi redzējis un domā, ja šis cilvēks baidās, ka viņu pieķers. Es domāju, tas joprojām ir galvenais virsraksts valstī katru dienu. Cilvēki vēlas zināt un tiek saņemti daudzi padomi, kas varbūt nepalīdzēs. Bet jums jādomā par to spiedienu, ko izjūt šī persona. Lai kur viņa arī atrastos, lai ko viņa skatītos, viņiem noteikti ir jājūt kaut nedaudz no tā. Pat Amerikas Savienotās valstis prezidents par to runājis vairāk kārt. Tāpēc gribēju pajautāt par Walmart daļu, kas man šķiet interesanta, jo mugursoma ir no Walmart. Ziņojumā teikts, ka šī maksts nav domāta šim ierocim un maksā ap $10 Walmart veikalā. Ir apģērba gabali, kas šķiet kā Walmart produkti, piemēram, kāds tos tur nopircis, bet paši tie nav ekskluzīvi Walmart, atšķirībā no mugursomas. Ja tu domā par kādu, kurš noteiktā laikā iegādājies šo un vēl šo, tas var novest pie šīs personas. Kā notiek process sadarbojoties ar Walmart un apkopojot informāciju, lai tad mēģinātu identificēt, kurš varētu būt iegādājies šos priekšmetus noteiktā laika periodā? Vai ne? Diemžēl tas atkal ir laikietilpīgs process. Likumsargi dodas uz galveno biroju, lai veiktu darbus. Viņi var sākt ar vietējiem veikaliem un vērsties pie vadības, lūdzot sākt izmantot šos kodus. Un paskatīties, kādi ir viņa pārdošanas rezultāti, jūs zināt, kādi ir viņa pārdošanas punkti. Viņi skatīsies, vai kāds ienāca vai pirka visu kopā vai atsevišķi, vai bija atkārtoti pirkumi un kā maksāja. Ar kredītkarti vai skaidrām. Viņi iegūs video materiālus un salīdzinās tos ar šīm lietām. Ja viņi neko neatrod tajā tuvākajā apkārtnē, tad viņi noteikti vērsīsies pie galvenā biroja un teiks, hei, vai jūs varat sākt iegūt šos datus šajā reģionā mūsu vietā? Un tad tas kļūst vēl laikietilpīgāk. Bet tāpēc, zini, līderi sadarbojas. Labi līderi sadarbojas. Lielākā daļa aģentūra, zini, arī valsts aģentūra, kurā es agrāk strādāju, ģenerālprokurora birojā. Mums nebija resursu un mums noteikti nebija budžeta, lai dotos ar tādiem rīkiem un cilvēku resursiem, kādus FIB spēja nodrošināt. Zini, tev ir analītiķi, kas pārskata visus šo preču pārdošanas darījumus, par kuriem mēs runājām. Man ļoti patīk šī sadarbība. Es domāju, ka tiesību sargājošajām iestādēm vajadzētu turpināt sadarboties, un vadībai vajadzētu turpināt strādāt kopā šādu lietu labā. Jā, no malas tas man šķiet viegli. Nekad neesmu strādājis tiesību sargājošajās iestādēs un neesmu bijis kritisks pret kaut ko. Jo es nezinu, kā tas ir būt daļai no šādas izmeklēšanas, nemaz nerunājot par tās vadīšanu vienlaikus. Zini, mums ir bijuši eksperti, kas ir nākuši un teikuši, ka viņi skatās uz šo personu novērošanas video. Tas neizskatās pēc tā izsmalcinātā noziedznieka, kāda bijām iedomājušies. Un tomēr ir pagājušas 16 dienas pie šī strādā 400 FIB aģenti. Prezidents vēlas, lai lietas tiek paveiktas, bet šī persona joprojām nav atrasta. Vai jūs šobrīd, sākoties 3. nedēļai, esat pārsteigts, ka šai lietai vēl nav atrasts risinājums? Es gribu teikt, jā. Jā, es esmu pārsteigts, jo šai lietai ir pievērsta tik liela uzmanība, gan valsts, gan pat pasaules uzmanība ir koncentrēta uz to, un mēs visi to varam redzēt. Pie šīm durvīm stāv noziedzīgs muļķis. Bet es domāju, fakts ir tāds, ka viņš veica zināmu plānošanu. Man ir aizdomas, ka viņš
un ja viņš bija iesaistīts ar kādu citu, arī pirms uzbrukuma tika veikta zinām plānošana, viņš parāda zinām organizētību. Bet mums arī ir jāapskata. Te nāk izpirkuma prasības, jūs zinat. Tās parādās uzreiz pēc šīm izpirkuma vēstulēm, tas tika nosūtīts dažiem vietējiem ziņu mēdījiem un, protams, TMZ. Tas norāda uz nedaudz izsmalcinātāku, organizētu uzvedību. Es redzu, īpaši Eiropā, ka organizētas noziedzīgas bandas sadarbojas ar sīkajiem noziedzniekiem un liek tiem veikt zādzības. Šādā gadījumā jums ir šī struktūra. Parasti redzam izpirkumu darījumu, izpirkumu maksu, nolaupīšanu. Tas ir biznesa darījums, ko vienmēr pavada dialogs, neatkarīgi no iesaistītajiem. Domāju, ka šajā gadījumā redzēsim vairāk, bet tas apstājās. Bet, to sakot, ir daudz iemeslu nolaupīšanām. Tas nav tikai finansiāls iemesls. Tāpēc būs interesanti, kad uzzināsim, kas tieši notika. Varbūt, ja nonāksim līdz jautājumam, kāpēc? Vai ne? Un tas ir tāpēc, ka tas ir, jūs zināt, protams, galvenais jautājums, kāpēc un kur ir Nensija Gatrija un kas viņu paņēma. Tie ir lielie jautājumi. Vienkārši paņemt 84 gadus vecu sievieti ar veselības problēmām un vajadzīgām zālēm nav ierasta situācija. Šonedēļ ziņojumā šerifs iebilda pret kāda Arizonas medija apgalvojumu. Viņiem tā tika paziņots. Darba versija. Sākotnēji laupīšana, kas pārvērtās nolaupīšanā. Neatkarīgi no iemesla, kāda ir jūsu nostāja skatoties uz šo, mēs daudz ko nezinām. Bet tikai no tā, ko zinām. Kā persona izskatījās un kā šķiet iekļuva mājā. Fakts, ka Nensija Gatrija nav tipisks mērķis, ziniet, pēc vecuma, kādus mēs redzam nolaupīšanas gadījumos. Es domāju, cik ticams ir tas, ka šī bija situācija, kurā viņi iespējams iegāja mājā, domājot, ka tā būs zādzība. Jūs satiekat Nensiju Gatriju un izlemjat viņu paņemt līdzi. Jā, tā kā nakts zagļi parasti ir izpētījuši vietu, ja tā var teikt. Ziniet, viņi ir veikuši novērošanu, viņi ir pārbaudījuši apkārtni. Viņi zina, ka cilvēki ir mājās, tāpēc naktīs parasti neiet mājokļos. Vai tas varēja būt, kas nogāja greizi? To nevar izslēgt, un izmeklētājiem jābūt atvērtiem izmeklēšanas laikā. Bet pēc visa spriežot, tas neizskatās pēc mūsu ierastās neveiksmīgas ielaušanās. Neveiksmīga ielaušanās ir tad, kad kāds ieiet iekšā. Ja viņi ierauga kādu iekšā, viņi bēg vai nodara pāri, bet viņi pēkšņi neaizved līdzi vecāku sievieti, tā parasti nenotiek. Tāpēc, balstoties uz pieredzi un to, ko esam redzējuši iepriekš, es teiktu, ka tas vienkārši neatbilst. Bet šajā gadījumā šķiet, ka ir daudz kvadrātveida tapu, kurus mēģina ielikt apaļos caurumos. Tas ir sarežģīti un juceklīgi. Jā, tas ir viens no tiem gadījumiem, kur, piemēram, es neatceros nevienu, kas būtu bijis tāds. Zini, tik daudzi cilvēki ir apjukuši par to. Zini, eksperti, internets un arī cilvēki bez pieredzes šādu lietu izmeklēšanā. Zini, mums ir bijušas aizturēšanas pie Amerikas Savienotās Valsts Meksikas robežas, bet šis kungs pēc šerifa teiktā nebija iesaistīts. Bija mājas kratīšana 2 jūdžu attālumā no Nensijas Gatrijas mājas un satiksmes apturēšana pie Culvers restorāna. Šobrīd arestu nav, bet viņi saka, ka sagaidāmas vēl šāda veida aktivitātes. Ko tas tev liecina par to, kur mēs atrodamies šajā izmeklēšanā? Ka mēs varam redzēt, vai tas būs šovakar, rītvakar, SVAT komanda atkal dosies izbraukumā. Notiek kratīšana mājā un vēl viena aizturēšana, taču arestu vēl nav. Hei, ceru, ka redzēsim vairāk. Tas rāda, ka policijas darbs strādā un vietējie pamana lietas. Neatkarīgi no tā, vai tas ir pateicoties FIB darbam ar mobīlo tāruņa analīzi, šai pašas vietas analīzē reģionā. Neatkarīgi no tā, ko viņi skatās, viņi iegūst informāciju un rīkojas pēc tās. Nav slikti aizturēt kādu, kad informācijas ir pietiekami. Neatkarīgi no ordera veida, tiesnesis apstiprina orderi, pamatojoties uz sniegto informāciju, kas ļauj piekļūt mājoklim. Tas ir svarīgi. Tas man liek domāt, ka viņi iegūs daudz labas informācijas, lai varētu izpildīt kratīšanas orderus mājoklī. Ziniet, mājoklis ir... Tiesneši neļauj cilvēkiem vai policistiem brīvi ieiet mājokļos, un tas man patīk. Turpiniet izmeklēt un strādāt.
Vēlos redzēt vairāk šādu gadījumu. Viņiem tur ir resursi, lai vienlaikus sekotu līdzi daudziem pavadieniem. Pakritīsim krūmu, redzēsim, kas izkritīs. Šķiet, ka temps ir augsts, līdz uzzinās, kas notika ar Nensiju Gatriju. Līza Millere, bijusī galvenā izmeklētāja, prieks jūs redzēt raidījumā Likums un noziegums. Paldies, ka bijāt ar mums! Paldies, Kris! Ja zināt, ko par Nensiju Gatriju, lūdzu ziņojiet Pīmas apgabala šerifam. 2035149. 520351490 ir vietējais numurs, un jūs varat arī sazināties ar FIB un palikt anonīms. 1800 call FBI ir tālruņa numurs. Varētu doties uz vietni un iesniegt anonīmu ziņojumu tipsfbi.gov. Tas arī viss no likuma un nozieguma prezentācijas. Abonējiet mūsu YouTube, Spotify un tagad arī Peacock. Es esmu Kris Stjuarts. Tiksimies nākamreiz!